Ziemassvētku reliģija un degvīns. Rīgā ir ļoti daudz laimīgu cilvēku. Jā. Kāds ir tas laimes noslēpums? Apkārtējie cilvēki un pat pilsēta ļoti skaista. Vai es esmu laimīgs cilvēks? Vairāk jā nekā nē. Varat tu par savu outfitu bišķiņ pastāstīt? Viņš pats sevi raksturo, tur ir diži daudz komentārus, vairāk nevajag. Atbilstoši tematikai. Kafija aizgāja uz veikalu vienkārši pakaļ, ļoti skaisti, manuprāt. Te ir Ziemassvētku tirgus. Jā. Kāds ir sakars starp Ziemassvētkiem, reliģiju un degvīnu? Ziemassvētku reliģija un degvīns. Ziemassvētku reliģija Kristus dzimšana, ja nemaldos, bet degvīnas turklāt nevar vēl pielikt. Vai kaut kāda motivācija? Internets negatīvi iespaido cilvēkus, izveido nepareizas ekspektācijas pret to, kāda ir dzīve. Cilvēki skatās uz visu labo, ko citi liek, un, protams, viņi neliks negatīvās lietas, un līdz ar to jaunieši īpaši uzskata, ka tas ir dzīves standarts, un līdz ar to viņiem ir ļoti liels grūtības to sasniegt. Un to grūtību iespaidā rodas arī mentālas problēmas, un ja nav vēl role modelis veiksmīgi vai arī problēmas ģimenē, tad līdz ar to nav nekāda balsta sistēma, pret ko izveidot kā veiksmīgu morālu struktūru. Lai cilvēki vairāk cenšas atrast paši sevi, nesalīdzināt citu dzīves ar savu, un viss būs forši. Labi, veču. Veiksmīgi jums.